Es atceros sev bērnībā, un ja mamma man teica, ka ja es labi mācīšos un iespējams, ja es vasarā strādāšu, viņi pieliks naudu klāt un nopirks man šādu mopēdu, man likās, ka dzīvē viss būs piepildījies. Un tā arī bija. Viens no maniem pirmajiem mopēdiem, tiesa gan Rīga 12, bet Rīga 16. Un, ziniet, tanī brīdī man likās, ka man pieder visa pasaule. Šodien par sarkano zvaigzni un mopēdiem. Sarkanā zvaigzne sākās ar Ehrenpreis rūpnīcu, kur 41. Pēc PSRS okupācijas tiek nacionalizēta, un visus lielākos 6 Latvijas divriteņu rūpniecības uzņēmumus, kuri ražoja līdz pat 300,000 divriteņu gadā. Viņus apkopo Ehrenpreisā. Pēc Otrā pasaules kara ir rodas nosaukums Sarkanā zvaigzne. Velosipēdu rūpnīcas Sarkanā zvaigzne kolektīvs nemitīgi uzlabo produkcijas kvalitāti. Tikai precīzas, rūpīgi pārbaudītas detaļas saņem montētāji, kilometriem garus pārbaudes braucienus tagad aizstāja mehanisms. Karš beidzies, degviela kļūst pieejama, metāls kļūst lētāks, virmo domas, ka viss kā Karlsona lidosim ar propelleriem. Uz Kubu, Vācijas Demokrātisko republiku, Ungāriju, Dienvidslāviju aizceļos arī rūpnīcas Sarkanā zvaigzne mopēdi. Pieprasījums pēc tiem nemitīgi pieaug. Viņš bija salīdzinoši lēts. Tikai 120 rubļi. Lūdzu, veikalā ir piedāvām. Ja? Tieši tādēļ tā klase, kas nebrauka ar močiem, kuriem bija interesants autobus, bet viņš, protams, vienmēr piebāsts, ņēma mopīšus un brauca degvielu. Viņš ēda tiešām maz, apmēram 3 litru eļļu, jau tu pielieti mācēs, uz aci, vai ne? Un braukt varēja. Ja beigsies degviela, tad noteikti vienmēr varēs pamīt pedāļus. Pirmais motorizētais sarkanās zvaigznes ražoja Sprīdītis, kuru noskata rūpnīca, austriešu rūpnīcā, un tas ir mopēds Puh. Šajā gadījumā tie ir 60 kubikcentimetri, tādēļ viņi ieskaitīja pie motocikla. Nākošais tā ir Rīga 1. Viņš ir kā divritenis. Viņam ir rāms kā divritenim, viņam ir viens pasažieris, iespējams 2. Viņam tiešām neliela jauda, tie 45 kubikcentimetri, un visbiežāk viens, maksimums 2 ātrumi. Pirms Rīga 7 jāpievērš uzmanība Gaujai. Mopēds ar nosaukumu Rīga 2. Nianses ir tā, ka viņi stūrei pielika šīs dakšas, ka viņas staigātu uz priekšu no šī stūras augšdaļas, un tā bija vājākā vieta mopēdam, jo kas te puišiem patīk, vai ne, kad ar mopēdu tieši tā paraut rātā, ieskrieties, palikties, un tie ragi gāja nost ar visām atspērēm. Pēc otrās Gaujas, jo Rīga 2 nāca gan Rīga 7, gan Rīga 12, un tas, ko piedāvāja dizaineri un konkrētāk, uz ko rūpnīca vēlāk ies, tas būs šie mazā izmēra mopēdi, nevis Motorola mopēdi. Ja tu atceries, bija vēl tāds vienātruma mopēds Rīga 11, kuram bāka bija zem sēdekļa, un braucot kalniņā, tu biji, kā saka, skriešanas čempions, jo bija jālec nost un jāstumj. Un tad tas noslēdzošais posms, ar ko sarkanā zvaigzne faktiski beidza savu eksistenci, kas bija pēdējie modeļi, kas nāca ārā. Stella, Delta, tie bija pēdējie veiksmīgākie modeļi, kurus, kā es esmu dzirdējis, Baumas Ķīnā ražo vēl šobaldien, bet šie pēdējie modeļi, kurus jau bija jāpiegādā tādam prasīgākam tirgum, viņi kļuva labāki, mazi ritentiņi bija parocīgi, tu varēji viņus viegli mainīt. Savukārt lielie riteņi ļāva tiem, kas gribēja braukt ātrāk, tie brauc ātrāk.